Rojas Skrebels, Aizvols komanda, E6 divīzijā. Visu dzīvi esmu nodarbojies ar judo, 13 gadus tā bija mana ikdiena, bet man apkārt bija daudz draugi, paziņas, kas spēlē hokeju, un tas visu laiku bija blakus, un es redzēju, bet īsti tam nekad nepievērsu uzmanību. Un tagad es sapratu, ka judo karjerā īsti nekas tur bišķi nesanāks, sāku saprast, ka varbūt jāpamēģina. Neveikli jau bija sākumā iet mācīties slidot ar 4-gadniekiem, un tad es tur nezinu, cik man tajā laikā bija 19 gadi. Bišķi neveikli bija, bet kaut kā pārvarēju to neveiklumu, jo ļoti gribējās vienkārši pamēģināt, vai es to varu, jo man likās, ka es esmu diezgan atlētisks, ka man viss sanāks, un tad hokejs diezgan tomēr sarežģīts sporta veids, un daudz draugu spēlēm, tad mēs varētu kopā to darīt. Mēs ar čomu gribējām atrast komandu, kur spēlēt. Viņš man vienkārši vienu dienu zvana, hei, es atradu komandu, kas meklē spēlētājus. Mēs apsarunājām, aizgājām, viņš tur nepalika, es paliku. Pilnīgi absolūti netīšām. Es vēl sākumā biju pamēģinājis kaut kur paslidot ar citām komandām, bet kaut kā ienākot ģērbtuvē, sapratu, ka šie ir tie džeki, šie ir tie vīri, tie kungi, ar ko mums ir uz viena viļņa, un tas kolektīvs ir tas, kas pārliecināja palikt tieši šeit. Man tāds sajūta, kad man jautā, cik tu ilgi spēlē hokeju? Kaut kāds 3-4 gadus. Kad es paskatos te EHL mājaslapā, cik tur tās sezonas ir sakrājušies, es tā pilnīgi neaptveru, kur viņi visi ir paskrējuši. Tas vienkārši ir tāds kā pasaka, kurā es dzīvoju, kurā es baudu un redzu, ka arī līga attīstās. Gribētu ticēt, ka arī es bišķīt attīstos un kļūst labāks, bet kopumā tā ir kā tāda fantāzija piedzīvojums, tā kā pieauguši vīrieši, tā iespēja izdzīvot to hokeju dzīvi. Ap 8 kaut kādā, gadus es vienā kolektīvā un īsti neplānoju kaut ko mainīt. Atmiņas bija ļoti pozitīvas. Tas, ja nemaldos, bija mans 3. kauss. Neviena spēle nebija viegla, neviena nomaiņa nebija viegla, un tas viss nāca caur smagu darbu. Vienkārši tāds gandarījums, ka kaut kādā ziņā tas komandas darbs, tas ilgais laiks kopā ir nesis arī augus, jo mums komandā spēlētāja rotācija ir ļoti, ļoti maza. Un mēs nevaram īsti nomainīt sastāvu, jo tad tas kolektīvs, protams, atšķaidītos un nebūtu tā Aizvols esence, ka mēs esam kā viens kolektīvs, kā viens vilku bars, ja mēs tā varētu teikt. Liels gandarījums bija. Un arī pirmo reizi, man liekas, es kā kapteinis viņu varēju pacelt. Es gribu pateikt paldies saviem komandas biedriem, trenerim, ģimenēm arī noteikti, kas vispār ļauj mums spēlēt to hokeju, atrasties darba dienu un brīvdienu dienās vakaros. Zentis hokeja līgas, Aizvols paliek par vienkāršu komandu, kas varbūt kaut kur slidinās. Entuziasti ir tas kodols tam visam, jo dienas beigās mēs Aizvols komandā arī esam entuziasti. Tad mēs kopā veidojam to komunu ar vienādi domājošiem cilvēkiem, kas savācās un dzenā to ripstundu, kad mēs parādām citiem, kā mums te viss notiek. Pat profesionāls sports uz to visu nobāla un brīnās, ka mums ir tādā līmenī šis viss. Entuziasti nozīmē visu. Tas tā kā bez viņiem šis viss nav iespējams, bez mums, bez jums. Ja vēl kāds nav pamēģinājis vai skatās šo interviju un domā, ka varbūt pieteikties kaut kādā E10 komandā, ka tu nemāki lidot, tas nav absolūti svarīgi. Vienkārši piesakies, un es domāju, tas būs tavs labākais lēmums 25. gadā. Kāds bija jautājums? Nav svarīgi, vai vairāk.